Šonedēļ Latvijā divas jaunas filmas no Holivudas – Titāna cīņa ar Semu Worthingtonu un Burbuļvanas laika mašīna ar Džonu Kjūsaku galvenajās lomās. Sems Worthingtons mums jau zināms no nesenā Kasas grāvēja Avatārs, kurā viņš spēlēja galveno lomu. Tikmēr ASV Titāna cīņa jau pagūs kļūt par pagājušās nedēļas Kasas grāvēju. Pēc brīža uzzināsim, kas skatītāju vērtējumā ir labāka filma – Avatārs vai Titāna cīņa. One day, somebody's gonna have to make a stand. One day, somebody's got to say enough. Patiesībā tā kā es esmu šāda tipa filmu fani, tad man ļoti patika. Man arī filma ļoti patikās. Tikai gribējās vairāk specifikas, visus tos 3D, bet filma bija baudām tāpat. Iespējams tā, ka kritiķiem jau parasti patīk drāmas, klasiskās filmas, un šeit viss ir monstri, ir grieķu dažādi šie mītiskie varoņi, un daudziem jau tas nepatīk arī, tāpat kā nepatīk šausmas filmas vai kaut kā tas pats Terminators. Tā kā tas iespējams ir kritiķi arī galvenais tas vājais punkts. Jautājums, vai jūs esat redzējuši filmu Avatārs? Jā. Jā. Nu, te bija galvenajā lomā tas pats aktieris, Sems Worthingtons. Ja jums ir jāsalīdzina filmas, kur ir veiksmīgāk jūsuprāt? Aktieru ziņā laikam Avatārs. Tur viņš kaut kā nedaudz apskāk notēloja, šeit bija tā nedaudz uzspēlētāk vairāk tās emocijas. Man arī, pašam arī Avatārs ļoti vairāk patikās, jo tieši tur bija vairāk varēja izbaudīt tos visus efektus, kas bija visi skaistie dabas skati, bet šeit vienkārši notikās tāda cīņa vienkārši par labo un ļauno un visu. Bija kāds varonis, kuram jūs arī īpaši jutāt līdzi, teiksim, filmas gaitā? Tam nabadzīņam, kuram iekota kaklā viena no raganām. Tā, varoņi. Nu, es, protams, par galveno varoni, protams, tāpēc, ka labajiem vienmēr bija jāuzvar. Ir filmas, kurās bija vairāk baudām specifika 3D, bet, Jā, piemēram, Ceļa galā. Pilnībā nevar salīdzināt divas filmas. Šeit bija vairāk uz to sižetu, nevis 3D. Kā jūs draugiem saviem vispār ieteikt apmeklēt šo filmu? Nu, protams. Man tāds filmas patīk. Nu, te jau redzēs, kā draugi izdomās. Bija ļoti interesanta filma. Man nevisai. Nu, diezgan līdzīga Zibens nolaupītāja filmai. Tādi, tā medūza, kas bija tiem čūsas matiem arī bija. Jā, un vēl tā, kad viņa pastījās uz cilvēkiem, visi cilvēki tā kā pa akmeni tur pārvērtās un tā. Kā jums specifikti patika 3D? Varēja just vai negluži? Pašā sākumā filmas un vidusdaļā un pašās beigās varēja just specifikus. Tur nebija īpaši izteikts, tā kā visādi tādi notikumi tādi, ka 3D varētu pamanīt. Man patika labāk šī filma, tāpēc, jo te bija vairāk interesanti piedzīvojumi. Tur bija vairāk, kā tur nebija īpaši cilvēki, tur bija kaut kādi puscilvēki. Man Avatārs labāk patika. Arī tā paša iemesla dēļ? Nē, tas bija vairāk interesantāk un garāka filma. Man šitā filma labāk patika, jo te bija ļoti interesanti atgadījumi. Bija šajā filmā kāds varonis, kas jums īpaši patika, kuram jūs īpaši jutāt līdzi? Man patika pārsvarā Persijas. Man arī tas Persijas. Ļoti labi, ļoti iespaidīgi un specifikti ļoti patika. Patika specifikti, kā vai ar 3D varēja just vai nevarēja? It kā tas nebija tā manāms, vairāk vai mazāk, ka tā filma bija it kā balstīta uz kā parasta filmetrāžu filma. 3D efekti vairāk parādījās. Nesagaidīju, kas bija īstenībā no 3D efektiem, jo bija paredzēts, es biju iztēlējies, ka būs kaut kas vairāk, bet īsti nebija tas. Daži kino kritiķi arī sevišķi pozitīvi vērtē. Jūsuprāt, kāds varētu būt tas iemesls, negatīvai kritikai šajā filmā? Neatbilstība sengrieķu mitoloģijai visdrīzāk būtu, jo tas vairāk kā komiks bija tomēr domāts, jo arī Legendary Studios, kas uzņēma, viņi vairāk balstās uz to komiksa principu. Katram režisoram arī savs skatījums, protams, ir par to visu, bet neatbilstība kaut kādiem aspektiem vēsturē tādiem literatūras. Kā jums aktieri patika? Aktieru spēle bija ļoti laba.
jo tas aktieris arī bija Terminatorā. Viņa gan mīmika bija līdzīga ar to iepriekšējo lomu, bet viņš nospēlēja ļoti labi. Un pārējie aktieri arī tīpaši Aīts, un patika, viņš tā iespējīgi pienes sevi. No 5 zvaigznēm, cik jūs dotu filmai? Es došu 4,5. 4,5. 4. Manuprāt, arī 4, jo trūka mazliet tieši specifekti tieši, nebūtu baudām filmu. Go. All right. Look, what are we gonna do? You guys are terrible at quarters? Let's break into a school or steal a cop car or something, huh? Do you have Ritalin? What? Guys, come look at this. You don't think it's a little weird, a bunch of guys just piling up in a big bathtub together? It's called male bonding, okay? Haven't you even seen Wild Hogs? Iemesls, kādēļ šī zinātniskās fantastikas komēdija ir tik populāra, iespējams, ir tādēļ, ka tajā galvenajā lomā spēlē Džons Kjūsaks, kuru mēs salīdzinoši nesen redzējām arī katastrofas filmā 2012. Pirmajā izrādīšanas nedēļā ASV filma ierindojās jau uzreiz 3. vietā, bet par filmas sekmēm Latvijā uzzināsim tikai pirmdien. Savukārt skatītāju viedokļus dosimies noskaidrot jau tūlīt. What the hell happened last night? Is there some kind of retro thing going on this weekend? There's something going on in here. Dude is rocking a cassette player. Leg warmers. I'm sure there's a good explanation for all this. Jerry girl! Excuse me, miss. What color is Michael Jackson? Black? Winterfest 86! I don't understand how we back in time! I'm so scared. Must be some kind of hot tub time machine. Smieklīga filma. Jā, man arī šī filma bija diezgan interesanta šoreiz. Jā. Forši. Pašiem gribētos tā kādreiz aizceļot tādā veidā? Jā, vispār vajag. Interesanti. Gribētos. Un uz kurien jūs gribētu uz kādu laiku vai varbūt uz kādu vietu aizceļot? Es Jamaiku gribētu. Es uz Ņujorku, iespējams, Amerikā kaut kur. Būtu interesanti. Bija forši. Jā, man arī patika. Varēja izsmieties. Nu, kā aktieri, es nezinu, kā viņus sauc, bet kā tēli viņi bija labi. Tā. Jā, man liekas, vispār ļoti labi aktieri izvēle priekš šīs filmas. Ja jums pašām būtu iespēja aizceļot kādreiz tādā līdzīgā veidā, izmantot tādu iespēju? Protams, un arī tā kā viņi izmainītu kaut ko, lai nākotnē kļūtu labāka. Jā, uz kādu laiku varbūt jūs gribētu aizceļot, ja jūs tā padomājat? Nu, būtu grūti teikt, vai tik tālu, kā, kad mēs vēl nebūtu dzimuši, bet droši vien, ka tajā laikā tad, saviem vecākiem tur kaut ko pateikt, kā varbūt pareizāk izdarīt, kaut kā tādu. Es gan jau kā arī uz kaut kādu laiku, kur, protams, varbūt pēc vairākiem gadiem, kur es būšu, jā, nevis tur, kur es vēl neesmu, un arī, lai mainītu kaut ko. No 5 zvaigznēm, cik jūs dotu filmē? 4,5. 5. Jā, es arī 5. Hot Tub Time Machine. Now playing in theaters everywhere. Par šīs nedēļas jaunajām filmām tas ir viss. Tagad vien atlicis noskaidrot pagājušās nedēļas konkursu uzvarētāju. Un tā viena teikuma recenzijas konkursu uzvarētājs ir Nejānis. Apsveicam! Nākamnedēļ nāksim skatīties trilleri Sliktais policists ar Nikolasu Keidžu galvenajā lomā, kā arī ģimenes filmu Brīnumainā aukle un Lielais sprādziens, kas ir filmas Brīnumainā aukle turpinājums. Uz tikšanos jau nākamnedēļ!